Šobrīd vēl 2 dienas izstāžu Rāmavas kompleksā notiek starptautiskās izstādes. 23. lauksaimniecības izstāde Lauksaimniecības tehnika 2014, Lauksēta 2014 un Šķirnes trūces 2014. Šajā izstādē jūs varēsiet redzēt eksponātus no lielām firmām, kā traktoru tehnika, augsnes apstrādes tehniku, lopkopības tehniku. Tāpat tās ir eksponāts arī lopkopības robots, graudu kaltes. Sadaļā Lauksēta jūs varēsiet redzēt sākot no ēkas maketiem, betona blokiem, beidzot arī ar tādu lietu kā stādu audzētāju piedāvāto ekspozīciju, jeb stādus. Tāpat tās puķis un augus. Šķirnes trūces šogad arī rīko izstādīt, tāpēc arī garaušas noteikti aplūkojiet. Tas varētu interesēt ne tikai pieaugušus, bet arī bērnus. Tāpēc aicinām jūs šeit uz izstāžu kompleksu Rāmavu no visas Latvijas, ne tikai no Rīgas apkaimes un Ķekavas un tuvākajiem novadiem, bet tiešām no visas Latvijas, jo šeit ir ko redzēt, un dalībnieki ir sagatavojuši savu produkciju. Tāpat tās arī liela daļa dalībnieku piedāvās ļoti speciālus nosacījumus izstādes apmeklētājiem. Sekojiet līdz arī semināru sarakstam, kurā noteikti būs interesējošas tēmas, tā skaitā arī no lauka atbalsta dienesta un pārtikas veterinārā dienesta.